Cienījamie klātesošie, man ir liels prieks, ka jūs tie, kas ir sagaidījuši pēdējos 2 lektorus, esat šeit, un man ir vēl lielāks prieks, ka es varu būt šeit pēc šīs ļoti brīnišķīgās lekcijas, un mēs visi esam mazliet pamodušies, izvingrojuši, un esam gatavi paklausīties varbūt Rīgas pašvaldības pieredzi. Tāda neliela projekta ietvaros. Mēs vēl pagājušo nedēļu un arī šonedēļ ar kolēģiem diskutējām pirms šīs semināra, kāda tad bija šī pieredze no tabaks dūmiem brīvas darba vietas radīšanā vai tādā mērķa sasniegšanā. Un jāsaka, ka šīs domas dalījās un beigās mēs nonācām pie secinājuma, ka tie bija 50% pozitīvas pieredzes un 50% tādas lietas, kuras mēs varētu mācīties. Nu, lūk. Kāds tad bija šī projekta mērķis? Un projekta mērķis bija veicināt no tabaks dūmiem brīvu pilsētu un iedzīvotāju ikdienu, sākot ar pašvaldību un tās pakļautības iestādēm, kā piemēram veselīgu dzīvesveidu veicināšanai. Jebkurš cilvēks, kurš darbojas sabiedrības veselības jomā, saprot, ka tas ir tāds tāls mērķis, kur sasniegt ir gana grūti. Arī to mēs apzinājāmies, bet jāsaprot arī tas, ka mums jāuzstāda sev augsti mērķi. Protams, ka pamatā tādi kā galvenie mērķi bija veidot piemēru, kā uzņemties iniciatīvu par veselīgu dzīvesveidu darba vietā, kā arī veidot pieredzi un stiprināt sadarbību gan starp pašvaldības institūcijām, gan starp citiem sadarbības partneriem privātajā sektorā. Un jāsaka, ka pilotu projekts bija ar domu, mūsu resursi, jūsu darbinieku un izmantosim sniegtās iespējas. Kā tad bija uzdevumi? Un uzdevumi bija nodrošināt informācijas pieejamību pašvaldību darbiniekiem par tabaks produktu lietošanas ietekmi uz veselību un darba produktivitāti, nodrošināt informācijas pieejamību augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem par veselības veicināšanu darba vietā un tabaks ietekmes mazināšanu. Jāsaka, šeit bija viens no tiem 50%, kas vairāk vai mazāk bija ar tādu neizdošanos, jo daudzi darba devēji tieši varbūt bija mazāk ieinteresēti. Mēs šajā gadījumā piedāvājām dažādus seminārus un darba grupas novadīt tieši darba kolektīvos, bet, protams, darbs ir jādara un daudziem likās, ka varbūt tieši šis sensitīvais jautājums būs tas, par ko viņi darbinieki gribēs zināt vismazāk. Un arī nodrošināt palīdzības pieejamību tiem pašvaldību institūciju darbiniekiem, kuri vēlas pārtraukt smēķēšanu. Šeit mūsu pieredze bija ļoti pozitīva. Kādas tad bija veiktās aktivitātes? Pirms tam, uzsākot šo projektu, mēs apzinājām pašvaldības institūcijas, apzinājām viņu interesi, veicām arī tādu kā nelielu preses brīfingu par to, kas tas būs par projektu, kas tas būs par zvēru, ko mēs gribam no šīm pašvaldības iestādēm un kas tad ir mūsu mērķis. Un jāsaka, aktivitātes bija regulāri darbinieku informēšana, vismaz vienu reizi 2 nedēļās, nosūtot izglītojušu informāciju uz darbinieku e-pastiem. Jāsaka, arī šeit bija dažādi pieredzi, jo jāsaka, arī vēlāk minējuši pie secinājumiem un ieteikumiem varbūt kādām citām pašvaldībām vai institūcijām, kur vēlas sadarboties šajā jautājumā, ka šī sensitīvā tēma ļoti daudziem darbiniekiem tika uztvert varbūt arī personīgi un ļoti daudz teica, es taču nesmēķēju, nesūtiet man šādu informāciju un varbūt, jā, tā ir viena no tādām vissensitīvākajām tēmām, kurā varbūt arī pieejai jābūt dažādai. Un jārēķinās ar ļoti daudz arī negatīvām emocijām, jo, ja kādam darbiniekam piemīt šis netikums, tad varbūt viņš uzskata, ka tikai viņam vienīgam ir atsūtīt šāds e-pasts. Jā, pieredze ir dažāda, un jāsaka, ka mēs nodrošinājām arī uzskats un informatīvo materiālu pieejamību nodrošināšanu, tie bija dažādi plakāti, brošūras un bukleti, kas ir pieejami Labklājības departamentā, jo jāsaka, ka Rīgas pašvaldība jau vairāk nekā 10 gadus aktīvi darbojās atkarību profilakses jomā, un visu šo gadu laikā ir tapuši ļoti daudz vērtīgu informatīvu materiālu, kurus ir iespējams arī šobrīd saņemt. Tika nodrošināta atbalsta grupa tiem, kuri vēlējās pārtraukt smēķēšanu. Un semināru vadītājiem un darbiniekiem par tabaks ietekmi uz veselību un darba produktivitāti. Un jāsaka, ka tā pozitīvā ziņa tiem, kas bija ieinteresēti, ka Rīgas pašvaldībā šis pakalpojums tika nodrošināts par pašvaldības resursiem, un ieinteresētajām pusēm bija saņemams bez maksas. Tātad nekāds finansiālie resursi no darba devēja puses netika prasīti, tikai interesi un iespēja varbūt nosūcīt savus darbiniekus. Un kā tad bija sasniegtie rezultāti, tad
tika nodrošināta atbalsta grupa, tās darbība un individuālās konsultācijas tiem, kuri vēlējās pārtraukt smēķēšanu. Un jāsaka, ka šis bija tās ļoti pozitīvs piemērs, jo bija motivēti darbinieki, kuri vēlējās pārtraukt smēķēšanu, un šī darba grupa, jeb šī atbalsta grupa tika nodrošināta 12 nodarbību garumā pēc darba laika, tātad neprasīja arī no darba ņēmējiem kavēt darba laiku, un tie bija 10 klienti, kuri iesaistījās šajā projektā, un jāsaka, tie bija ilgadēji smēķētāji. Tie nebija varbūt tādi, kas ir neregulāri smēķētāji un kuriem atnest smēķēšanu būtu vienkāršāk, tad, ja kāds ir informēts vai kāds ir pats smēķētājs vai bijis smēķētājs, tad zina, ka ilgadēji smēķētājs motivēt ir gana grūti. Jāsaka, ka vēl joprojām ar šiem klientiem, kuri ir atmetuši smēķēšanu, mūsu kolēģiem ir kontakts un arī tiek uzturēta tāda kā pēc motivācijas un turpināts tātad šos klientus motivēt un turēties pie šī jaukā jaunā veselības paraduma nesmēķēt. Tika izmantota tātad darbinieka informēšana, izmantojot e-pasta sarakstu 3 mēnešu garumā, tika nodrošināti informatīvie un uzskats materiāli, kā jau minēju, un tā pozitīvā ziņa ir tā, ka arī pēc šī projekta pie mums vērsās lielas organizācijas, kuras bija dzirdējušas par šo projektu. Un varbūt pašas aktīvi neiesaistījās, bet pēc tam bija gatavas saņemt no mums arī materiālus un darīt kaut ko savās darba vietās. Un tā ir tā pozitīvā ziņa, ka tam bija arī tādas tā kā pēctecība, un ka arī tie, kas sākumā varbūt skatījās skeptiski, pēc tam arī tās gan lielas organizācijas, kuras Latvijā nodarbina gana daudz darbinieku, bija ieinteresēts saņemt materiālus, ieinteresēts varbūt konsultēties ar mūsu atkarības profilakses speciālistiem, kā strādāt ar darba ņēmējiem un kā viņus motivēt. Un secinājumu bija gana daudz. Jāsaka, ka ļoti svarīgi pirms šādu projektu uzsākam un pirms jūs par to domājat arī savās darba vietās ir plaši informatīvais, finansiālais un cilvēku resursu nodrošinājums. Tātad šajā gadījumā finanses tas no darba devējiem neprasīja, bet tomēr arī pašiem varbūt institūcijām, kas vēlas šādu projektu uzsākt, ir jāizvērtē, un arī pašvaldībām, ja viņas vēlas šādu projektu īstenot, jāizvērtē, vai tas ir dotajā brīdī iespējams, galvenokārt arī varbūt no cilvēku resursu puses, jo jāsaprot, ka tas prasīs arī pēc darba laika strādāt, un tas prasīs arī iesaistīšanos un darbinieku motivēšanu. Jāsaka, iesāktais darbs turpinājās sadarbībā arī ar citām pašvaldības institūcijām veselības veicināšanā, kā jau es minēju. Pašā sākumā tad arī mērķis bija apzināt, vai citas pašvaldības institūcijas būtu gatavas līdzdarboties veselības veicināšanā arī citās jomās, un tas bija pozitīvs ieguvums, jo šobrīd mēs sadarbojamies ļoti daudz pašvaldības institūcijām, tieši arī dažādi ģimenes veselības dienu un citu pasākumu organizēšanā, un tas bija tāds kā iesākums, kā pirmais solis uz to. Jāsaka, arī tas ir mūsu atzinums, ka pasākumi ir sākumi ar tēmu, pret kuru ir mazāk aizspriedumu, kā piemēram pret atkarībām, un pret kuru sabiedrībā ir mazāk stigmatizācijas vai uzskats, ka tas viņam tiek uzspiest, ka tagad darba devējs ir iesaistījies šajā projektā, visiem ir jāpārtrauc, bet, jāsaka, ka tādēļ mēs arī esam turpinājuši šo ideju par to, ka mēs vēlamies Rīgas pašvaldībā piedāvāt iedzīvotājiem, kur ir darba ņēmēji, sevišķi sēdošā darba veicēji, dažādas veselību veicinošas aktivitātes, un tā piemēram šobrīd, kas ir daudz pozitīvāks uztverts, un tur tiešām to cilvēku labprāt apmeklē, tā ir vingrošana sēdošu darba veicējiem. Tātad šogad viņa atkal tiks turpināta. Mums pagājušajā gadā ir ļoti laba pieredze ar to, un tā gan ir vingrošana, gan lekcija no fizioterapeita un no uzturu speciālista puses. Un jāsaka, jā, ka šajā gadījumā tas aizgāja daudz raitāk, jo varbūt nebija tik ļoti saistīts ar tādām nedaudz sensitīvām tēmām. Un kas ir vēl ļoti svarīgi ir izmantot sociālos mēdījus. Tātad, un to piedāvātās iespējas, kas arī nodrošina nepārtrauktu interaktīvu informācijas pieejamību, bet tai pašā laikā jāsaglabā iespēja brīvprātīgi izvēlēties sekot informācijai vai nē. Tātad tas ir tas, par ko es minēju saistībā ar šo informācijas izsūtīšanu darba ņēmējiem, jo bieži daudzas informācijas, kā jau minēju sākumā, tiek uztverts mazliet jūtīgāk vai mazliet tā sensitīvāk, bet katrā ziņā es tā izskrienot cauri, neaizkavēšu jūs vairāk ilgāk, bet es ļoti priecājos, ka arī šeit ir palikuši varbūt darba devēji, kuri ir ieinteresēti savu darba ņēmēju
veselības veicināšanas jautājumos, un jāsaka, Rīgas pašvaldībā tas tiek īstenots diezgan plaši un ir iespēja sadarboties, tā kā, un šajā gadījumā, kā jau minēju, finansiāli resursi pārsvarā nav nepieciešami, un arī kā mums bija iespēja uzzināt tikko dzemdību namā, tad arī šeit ir ieinteresēti darba ņēmēji, jo tas ir piemērs no tā, kā klienti uztver, ja, piemēram, jūs strādājat vairāk vai mazāk sabiedriskajā sektorā. Jo šeit atkal izvērtējot klientu vēlmes tiek secināts, ka tieši klienti ir neapmierināti ar to, ka tieši šie darbinieki dzemdību namā smēķē. Jo viņi atkal uztvēr to, ka varbūt tas nenotiek viņu klātbūtnē vai savādāk, tas notiek varbūt ārpusē, pat atļautajos 10 metros, bet vienkārši atnākot pie viņiem un atnākot pie viņu jaundzimušiem, viņi jūt šo smēķēšanu, izsmēķēto, tomēr jāsaka tā smaku, un tas arī ir veids, kādā varbūt jūs apkalpojot savus klientus, ja strādājat sociālo sfērā, kāpēc tam, un tieši šim jautājumam jāpievērš tik liela uzmanība. Tā kā, ja ir interesi šajos jautājumos, lūdzu, vērsieties pie mums.